Sveiki! Mani sauc Raimonds Levickis. Man ir 13 gadi un es dzīvoju Dobelē. Pašlaik mācos Dobeles valsts ģimnāzijā, 7. klasē. Jau 5 gadus nodarbojos ar triatlonu. Šis sporta veids, diemžēl, Latvijā nav tik populārs kā citās valstīs. Tomēr mani tas aizrāva, jo triatlons sastāv no 3 posmiem – peldēšana, riteņbraukšana un skriešana. Šī iemesla dēļ tas tiek uzskatīts par smagu sporta veidu, jo ar to spēj nodarboties tikai izturīgi un spēcīgi sportisti. Triatlonistam ir jābūt kā universāliem kareivim, spējīgam sasniegt labāko rezultātu visu 3 sporta disciplīnu kombinācijā. Es vēlos būt labākais starp saviem vienaudžiem, tāpēc ieguldu visus savus spēkus un pūles trenējot katru triatlonu posmu. Es piedalos šajā konkursā, jo ļoti vēlos attīstīties un parādīt sevi citās valstīs, kur triatlonu sacensības tiek organizētas ļoti augstā līmenī un piedalās spēcīgākie triatlonisti pasaulē. Tādēļ man ir nepieciešama maksimāla stipendija, lai varētu īstenot savus sapņus. Ar iegūtās stipendijas palīdzību es varēšu sekt ceļa izdevumus, kā arī iegādāties nepieciešamo inventāru, lai varētu pilnvērtīgi sagatavoties un parādīt, ka Latvijā arī ir spēcīgi triatlonisti. Es uzskatu, ka stipendija ir jāsaņem man, jo esmu spēcīgākais savā vecuma grupā, kurš pārstāv Latviju triatlonu sacensībās citās valstīs. Vairākus gadus pēc kārtas esmu iegūs 1. vietu gan Latvijas, gan Baltijas triatlonu kausos. Regulāri piedalos sacensībās arī Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā. Pagājušajā gadā es piedalījos Eiropas čempionātā triatlonā Austrijā, kur starp 70 vienaudžiem spēju ierindoties 5. vietā. Šogad iegūju sudraba medaļu Eiropas čempionātā Slovenijā. Un tas ir tikai sākums. Mans mērķis ir iegūt olimpisko triatlona medaļu, un es zinu, kaut ko ļoti vēlās, tas noteikti piepildās.